Čau, šeit tātad beidzot video par jauno produktu, par jauno TAF fullprint vāciņu. Tas varētu teikt tā, ka jaunais produkts, otrais mēģinājums. Kā jau daži zina, ka tas fullprints jau kādu laiku ir mūsu sistēmā, bet bija diezgan grūti viņu pārdot. Pirmais iemesls ļoti šaurs tas modeļu saraksts, otrais iemesls diezgan dārga cena. Un bija grūti tātad starp konkurentiem izsisties. Bet mēs esam atrisinājuši tādas problēmas, un mums ir daudz labāks un pretīm nākošāks sadarbības partners. Līdz ar to mums ir ļoti plašs modeļu saraksts. Principā visi tie paši modeļi, kas ir uz TPU vākiem, un pat vēl daži klāt. Un lētāka cena, ātrāki piegādes laiki, un principā komplekts startam ir daudz labāks. Tāpēc aicinu jūs arī darboties un pārdot šos te jaunos telefonu vāciņus, kas ir tieši kā TAF case. Viņi ir daudz izturīgāki, daudz skaistāki, visi sāni noprintēti un tiešām tādu lielu vērtību var sniegt tam gala pircējiem. Cena ir nedaudz cita, tāpēc arī nebūs tik traki, ka mēs konkurentējam ļoti ar parastiem vākiem, bet principā ejam uz cilvēkiem, kas grib maksāt par premium produktu. Un šī video es neparādīšu neko tur ļoti daudz ar keywordiem vai tur tēmu atlasēm, kaut ko tādu, tikai kā palaist actionu, kā darboties Photoshopā un ko tā kā darīt, un kur dabūt to pašu mockup failiņu. Tātad šī brīdī, kad es ierakstu to video, tas mockups ir šādā apmēram skatā, viņš ir Google Drive linkā. Bet var arī uzrakstīt man un dabūt viņu kā zipotu failiņu. Telegramā viņus diezgan ērti ir pārsūtīt, es varu atsūtīt. Un tad vienkārši var viņu zipot vaļā. Kā tas notiek, vienkārši jātaisa dubultklikšķis, un tā mapīte, kur viņi ir, viņu var vilkt uz desktopa. Man jau kur ir izvilks, tā kā es to baigi vairāk nedarīšu. Bet ir viens tas moments, kur tā mapīte jāuzliek, lai tas actions pareizi strādātu. Parādīšu uz Windows datoriem un pēc tam kā ir ar Maciem. Uz Windows datoriem tātad ejam, skatāmies, kur ir this PC, ir C disks, ir YPH mape, un tas mockup failiņš unzipotais ir jāuzliek kur uz template mapes, kur pie reizes ar jums var to arī izdarīt. Šādi te. Un te iekšā arī ir visi tie mockup failiņi. Kur ir TAF 2024. Ok. Un kā tas izskatās Mac datoriem, kur ir tāds screenshotiņš. Maciem tātad lapas augšpusē, ekrāna augšpusē, kreisajā pusē, šodien te vienmēr ir tādi, tā kā tekstiņi, vārdiņi kaut kādi. Un viens no tiem vārdiem ir go. Uzbīdat peli uz to go, tad attaisīsies dropdowniņš, un tur būs tāds viens, pa vidu tāds lauks, My Computer. Spiežat uz My Computer, nākamais ceļš ir Macintosh Hard Drive, tad taisat vaļā Users, tad taisam vaļā Shared, un Shared mapes jābūt jūsu YPH mapē. Un tad vienkārši to TAF 2024, jeb to 2024. to unzipoto mapīti, liekat virsū uz template mapi. Pilnībā precīzi tas pats, kas uz PC datoriem, vienkārši tātad template mapē jāliek virsū tas TAF 2024. Maciem vienkārši šitāds ceļš, tātad Go, Computer, Macintosh Hard Drive, User, Shared, YPH, Template Map. Ok. Tād varam parunāt par pašu jau mockupu un par pašu to dizainu izveidošanu. Kur ir TAF 2024, taisu viņu vaļā. Dizainu var veidot no jebkura Photoshop faila. Bet es sākšu ar pirmo, un es pa vecā metodē uztaisu Ctrl+C tai pirmajai. Uztaisīšu sev tā kā sagatavīti. Aizēju uz YPH mapi, kur man viena vecā stāv, to es izdzēsīšu, es peistoju, pārsaukšu viņu par sagatave, tur starts, fullprint. Tātad sagatave starts ar domu, ka ja es sāku taisīt, tad es vienmēr taisu no šejienes.
un fullprints, lai vienkārši es atceros, kas ir kas. Ok, taisu vaļā. Jā, Photoshops arī nebija attaisīts. Tagad varēsim ilgi gaidīt kopā, kamēr viņš atverās. Bet, it kā nevajadzētu būt tik traki. Tātad, jā, kur esam iekšā Photoshopā. Šādi vajadzētu tam izskatīties. Šī ir vienkārši viena frontālā bilde, kur nekādas tās vāciņa iezīmes nevar īsti redzēt, bet kur tāds viņš tā kā izskatās tajā frontālajā skatā. Ejam pie layeriem. Tātad, ja kādam ir izzuduši tie, piemēram, actions un layer slodziņi, tad vienkārši, piemēram, ja jums izskatās šitā, bet man tāds nav ko darīt, spiežam uz window, actions, kur atvērsies action jums vaļā, window, layers, un kur layer jums arī atvērsies vaļā. Par to, kas tajos layeros ir elementos, tur es saprotu, ka baigi līst nevajag, tur ir tikai par ēnām un visiem efektiem. Par dizainu šī layerī mēs taisīsim dizainu. Device, tur varam izvēlēties, kādu tad mēs gribam to device. Šitais ir tas baltais vai silvers, kur var ieslēgt ir tā Titan krāsa, un šitan te var ieslēgt, viņš kaut kā man neslēdzās. To mēs pielabosim, ka var mainīt tos device colors un izvēlēties, uz kura tad taisīt. Tas tā kā arī būs. Un vēl viena feature, ko vēl var darīt, kur ir saglabāti dažādi backgroundi, un varēs tā kā, saglabāt savos mockupos, uz kādiem backgroundiem grib taisīt, lai visi nebūtu vienādi, jo tas nav labs tā kā moments. Ko vēl var darīt? Var arī ieķeksēt background color, paņemt FX, uzspiest uz color overlay un uzlikt kādu vienu krāsu, tā kā mēs vēlamies, tur kaut kādu rozā. Ja noņemam opacity nost, tad varam izmantot arī gradientus. Un gradientus varam arī izvēlēties, kādus mēs gribam, kur tur ir kaut kādi pastels, tur var pačakarēties, kur oranžie, kur tur zaļie, un var izvēlēties grays, kas ir cloud, praktiski bezkrāsaini, un tam gradientam arī to opacity var pamainīt, tur var pačakarēties un izdomāt kādu stiliņu, kāds jums patīk, un saglabāt uz katru mockupu. Ok, labi. Tā tad taisīsim dizainu. Kā jātais dizains? Kur ir rūtotais laukums. Spiežam tur dubultklikšķi. Un šeit atverās tas drukas failu laukums, jeb tas rūtainais laukums, uz kuru mums jāliek dizains. Viss tas pats, kas ar parastiem vāciņiem. Kur es jau vienu dizainiņu sagatavoju, lai vienkārši raitāk iet tas video parādīt, kā visu darīt. Un ko vēl es gribēju pateikt, cilvēki noteikti domās, ok, es taisīšu vienkārši savus esošos uz fullprintiem. Jā, kāpēc ne? Bet viena feature tur gan būs. Piemēram, kur šitais ir mans tā kā parasto vāciņu dizains. Ja es viņu uzlikšu šita te, jūs redzat to, ka viņam atšķirība izmērā ir praktiski pa 3 reizēm. Un tad cilvēki, ko dara, vienkārši velk, sačakarē to rezolūciju, sačakarē DPI, un tas dizains, viņš izstīsies stulbs praktiski, jo te būs kamera priekšā, tur būs, nebūs labs tas dizains. Un tad, kas jādara, vienkārši, ko var pieditot bišķiņu to telefonu vāka, tā parastā vāka bildītu to PNG. Kur es atstāju pa vidu tātad to savu bildi, pieliku vēl kaut kādas pļackas bišķiņu klāt, kaut ko patumšināju, kaut ko padzēsu, tā kā patušēju, uzliku tādu ķipu stilīgo backgroundiņu, un efekts tāds pats. Uzspiežam Ctrl+S, un kur viņš parādās uz tā vāciņa. Šeit nekādām grupām nav jābūt, tāpēc, ka mēs taisam, principā pa viens, jo tas ir premium produkts, viņš ir jāparāda no visām pusēm, un bišķi citādāk selling stratēģija, tāpēc taisam pa vienam. Ok, un principā, tad, kad tas dizainiņš ir uztaisīts un uzlikts, ir saglabāts un pārbaudīts, vai viss ir ok, var uzspiest, kā saglabāt, var uzspiest vienkārši file save. Un tad, kad uzspiež file save vai Ctrl+S, tad viņš pārliks uz šito te caur Smart Object un varēs redzēt, kā viņš izstās. Bet ok, tad, kad viss ir pabeigts, mums vienkārši ir jāiet uz actioniem, jāizvēlās tas Stuff 2024 action skriptiņš,
Ja viņš nav iekačāts, tad parādīšu, kā viņu iekačāt. Rekur tajā zip failā, vai arī, ja jūs lādēsiet no Google Drive, rekur TAF 2024, rekur ir tie action skripti. Mac cilvēkam ir Apple datori izvēlās Mac, parastie datori izvēlās PC. Spiežam tātad load, un rekur viņš iekrīt iekšā. Un tātad vēlreiz, kad dizains ir pabeigts, ejam uz actioniem, rekur TAF action skripts, spiežam pirmā darbība save design. Rekur ir tātad atlasīts, šeit neko nevajag spiest, tikai uz to tekstiņu. Spiežu play pogu, un viņš tā kā hopts izlec ārā. Bet viņš pastīsimies šinī te, pastīsimies YPH mape, design mape. Viņš izmet drukas failiņu pareizajā jau izmērā, un viņš izmet Photoshop failiņu, ja nu kaut ko grib editot. Aizējam uz Windows, vēlreiz uzspiežam, nevis uz Windows, bet Windows, vēlreiz uzspiežam Actions, un rekur attaisās vaļā vēlreiz mums Action. Uzspiežam šoreiz otrā darbība uz Make Mockup, atkal nekur citu nespiežam, tikai uz to tekstiņu, un spiežam Play pogu. Un tagad jau tas Action skripts rakstīs uz visiem telefoniem. Varam attaisīt YPH design mapi un pastīties, kā tad tas izskatās un uz ko tad vēl tiek uzrenderēts tas dizainiņš. Piemēram, rekur ir tur trešā bilde, forši, kas var būt arī titula bilde. Tad ir šitāda bildīte, kas arī var būt titula bilde, viss forši parādīts. Parādīts kā kamera, kā pogas, viss ir paslēpts, viss ir super protective. Tiešām ļoti, ļoti spēcīgs produkts. Kur ir arī tāda bilde, kur layerus visus redz, kas man liekas ļoti vērtīgi, no kā viņš sastāv. Un tad ir dažas bildītes, kas parāda viņu dzīvē, kā viņš izstīsies rokā, dzīvē un tā tālāk. Forši man ļoti patīk, ka ir uzsvars uz to, ka kameras ir paslēptas, un tas laikam arī dārgākais moments tajā telefonā. Un tā kā tas ir ļoti vērtīgi, man liekas. Un šeit vēl tāds aprakstiņš ar to, kas tur notiek. Šī tāda trakā bilde vēl arī. Un tas principā ir arī viss. Kur mēs uztaisījām vienu dizainiņu, norenderējām. Šis ir principā gatavs liekams sludinājums. Tagad es vienkārši uzspiežu Ctrl+A, Ctrl+C, Ctrl+X. Varu darīt kaut kādā citādā veidā. Un es vienkārši viņu iemetīšu rekur tā dizaina mapītē. Tā kā kur es uztaisīju, bet te ir parastie vāki. Un rekur te ir TAF sadaļa. Un rekur, piemēram, man pirmais, tā kā, tad es vienkārši ar Ctrl+V ielieku iekšā. Man tad ir tās bildītes. Un tāda ir tā izveidošana, kā izveidot dizainu. Ja ir vēl kaut kādi jautājumi, droši var man rakstīt. Pie Mockup jūs varat tikt caur mani vai arī caur Google Drive linku, to es arī varu atsūtīt. Ērtāk droši vien ir uzreiz ar zipu, jo caur Google Drive tad ir jālādē katrs tas failiņš atsevišķi. Viņi vēl ir tādā editing stage'ā, tāpēc tur ir tā kā izmaiņu iespējas. Ko vēl es gribēju pateikt? Kaut ko vēl es gribēju, bet laikam, ka neko. Tā kā būs vēl sekojoši video par to, kā pārdot Etsijā, kā taisīt titles, tagus, visu pārējo. Tā kā ko vēl darīt, lai to vāciņu tā kā iedzīvinātu. Bet veidošanai tas principā arī viss.